Redz, šitam uzgrieznim un šitai skrūvē man vajag uzgriezni, redz. Nu, sveiciens visiem, redz. Koš šodien tāds nenoteikti rakstura kīno būs. O tā, nu, šodienas tas uzdevums man, redz. Skaties. Reku, man tā slēpe ir jāuzliek, bet lai to slēpi uzlikt, redz, man dažādi priekšnosacījumi, redz. Uz klučiem jau auto es pacēlis, jā. Un tas tāds tīri tehniski rakstura jautājums, katrs to izprot par savam, un es pamācības nesniegšu, lai nedod kādam kaut kas uzskatīs virsū, un būšu vainīgs, kā. Vat. Tā. Redz, man ar to skrūvu te ir tas piedzīvojums, redz. Lai es varētu visu to sadarīt, man pa priekšu šits ir jāieliek iekšā, jo ja es uzlikšu to slēpes, vairs viņu iekšā tur nedabūšu. Man tas klamburs jāuzliek pa priekšu, kaut kā jānostutē, lai es viņu varētu uzlikt to slēpi un šito saskrūvēt. Bet pirms tam man ir vajadzīgs tas uzgrieznis šitam. Nu, šitas video varētu būt interesants, bet tā vieta ir tāda. Šitam es atrisināju to problēmu ar to skrūvi. Sameklēju citu skrūvi, bet ar citu vītni un cita muciņa būs. Tas gan debīli, bet, nu, kāda ir varianta, tāda ir. Un šitas ir pretīgs, tur pie kārbas jāskrūvē otrā pusē. Vispirms ir kaut kur jānoslēp šitas. Jāieliek tā, lai viņu var uzmontēt un lai netraucē, lai pēc tam var. Tad jāuzliek ir šis. Un tad tikai šito tu var likt slēpi un maukt šito. Diezgan tāda komplicēta tā šteli tur. Es nezinu, kā lai es jums parādu. Nu, tur tas viss ar dzīvo, redz. Pavisam iekšā, un tur tā tev nemaz parādīt īsti nevar. Nezinu pat kā. Viss ir priekšā. Nu, Japāņu mašīnu būva ir tāda, ka, nu, vajag piebāzt visu. Iekšā tur ir šitas kronšteins tur pie kārbas te. Diezgan grūti klāt tikt, es nezinu, no lejas es mēģināšu parādīt. Teitot, lūk, nāk tas kronšteins šajā vietā. To tagad vajadzēs būs uzskrūvēt. Nu, reku, viņš ir tas kronšteins šitas, kur vajadzēja pielikt. Tur nāk tas motora balsts uzkarināts, tur vēl nav pielikt. Nu, es pirms uzliks tas slēpi. Briesmīgs jau tas skats, redzi. Viss norūzais arī iešu prom un nosmērēšu to rūzas pārveidotāju. Un to varēs nokrāsot. Nu, par šito bija runa. Uz 5 skrūvēm viņš stāv. Vispirms ir šis, tad ir slēpe, un tad ir tas motora balsta kronšteins jāuzliek. Un tad var likt tikai izpūtē. Izpūtē pašās beigās, ja viņi tur var redzēt, pašā augšā, viņš ir. Turpat arī ir tas izpūtējs, patreiz tas motors sagāsts. Nu, reku viņu no augšas var redzēt, redzi, tas kronšteins uz 5 skrūvēm viņš ir. Bet nevar viņu pielikt pirms kopā ar motoru ielikt, nevar, viņš traucē, nevar viņu iebīdīt, Ne viņu izcelt var ar to neielikt, viņš traucē. Un tāds strunts, un tur tālāk dziļumā, ja tur var redzēt, tur to reku tas motora balsta kronšteins. Un tagad jāliek būs šī tā slēpe. Un tad uz to kronšteinu maukšu virsū, Tas ir struntīgi, ka tā nevar parādīt, redz. Slēpe virsū. Nu, es nočakrējos ar to slēpi un nebija tik vienkārši. Tas strunts ir, uzliku beidzot, visu dienu noņēmos. Dabūju motoru celt vēl no dankrata augšā. Tur bija liela noņemšanās, jāsaka. Visu dienu aizgāju šito. Japāna, maza sala. Visi viņi tur viens pie otru dzīvo, viņiem zaši biss, viņi pieraduši tādā ciešībā. Mēs nevaram. Mēs te 2 miljoni izplatušies pa visu pie jūru. Redz, virsū ir. Es došos mājās, viss. Zadalbala man taču jau sana. Ar savu ciešību, viss. Nezinu, tik viss pieblīvēts, viss tik tur vietas nav, tā kā pulkstenī sēdā. Nezinu, labi. Ko metīšu šodien mieru, nekāds garais video nesanāca, tikai tev slēpi pieliku viss. Un kā tā.